Ģipša tepe Mito A200 paredzēta ģipškartona plākšņu šuvju aizpildīšanai, iestrādājot armētu joslu. Ģipša tepi Mito A200 var izmantot arī kā pamatni, uz kuras var likt izlīdzinošo špakteli. Ģipša tepe lieliski derēs arī sienu un griestu vai ģipškartona plākšņu nelielu defektu labošanai. Ģipša tepe Mito A200 paredzēta iekšdarbiem. Ar ģipša tepi Mito A200 var špaktelēt ģipša, keramikas silikāta un gāzbetona sienas un griestus, kā arī ģipša, cementa un kaļķu apmetuma virsmas un ģipškartona plāksnes. Mums šeit jau ir pielīmētas ģipškartona plāksnes un kārtīga sausa tīra un nogruntēta pamatne. Tagad sagatavosim maisījumu. Vispirms traukā ielejam ūdeni, tikai pēc tam tajā iejaucam ģipša tepi, pievienojot saskaņā ar instrukcijā norādītajām proporcijām. Ģipša maisījumu var jaukt mehāniski vai ar rokām, līdz tiek iegūta viendabīga masa. Pakā ir 25 kg. Tādam daudzumam nepieciešami 12,5 litri tīra, augsta ūdens. 1 kvadrātmetram vajadzēs aptuveni 1 kg maisījuma. Izmantojamiem darbarīkiem un traukiem jābūt tīriem, pretējā gadījumā samazinās maisījuma lietošanas laiks un pasliktinās tā kvalitāte. Nedrīkst pievienot nekādas citas vielas. Kad maisījums Mito A200 iejaukts, pagaidām 5 minūtes un tad to vēlreiz samaisām. Iejauktā ģipša tepe tiek uzklāta ar nerūsējošā tērauda špakteli vai lāpstiņu. Darbi jāveic no +5 līdz +30 grādu pēc Celsija temperatūrā. Špaktelēt var tikai tad, ja mitruma vai temperatūras izmaiņu dēļ plākšņu garums nemainīsies. Piemēram, ja ir plānots, ka tiks lieta betona grīda, špaktelēšana jāveic tikai pēc grīdas izliešanas. Ģipškartona plākšņu savienojuma šuvis nu ir aizpildītas. Tagad līmējam armētu joslu. Šeit mums ir armēta ģipškartona plākšņu šuve, izmantojot Mito A200. Ģipškartona plākšņu šuve ar tepi jāizpilda 2 reizes. Otrā kārta jāuzklāj uz pilnībā sacietējušas un nožūšas virsmas. Iejaukto maisījumu ieteicams izlietot 1 stundas laikā. Neizmantota jau sacietējusī tepe atkārtotai izmantošanai nav derīga. Maisījums jāuzglabā sausās telpās uz koka paletēm, nebojātā oriģinālajā iepakojumā. Kad virsma ir izžuvusi, negludumi tiek noslīpēti. Ģipša tepes sasaistīšanās laiks ir no 1 līdz 3 stundām. Šeit jau ir nošpaktelēta ģipškartona plākšņu šuve, izmantojot maisījumu Mito A200.